Man te interesants darba process. Halturkas kemperim grīdā bagažniekā bija tāda plasmas kaste iegriezta iekšā, caurums bija, un viņa atradās 95 amperstundu svina akumulators. To kasti plasmas izņēmu ārā, izgriezu lielāku caurumu, saimnieks sametināja šādu te no 2 mm nerūsajošā tērauda kasti, izgriezu lielāku caurumu un iesēdināju iekšā. Un tātad šeit būs 280 x 2, 560 amperstundu 12 voltīgs akumulators kemperī. Nu, tagad tik tālu esmu, tagad jātaisa tās kastes iekšas būs. Nu, gatavs to kempera akumulatoru, kas iegriez bagažnieka grīdā, es pabeidzu. Tātad rezumējums ir tāds, ka tas ir 560 amperstundu 12 voltīgais akumulators, tas sanāk apmēram 6 kWh, materiālu izmaksas, nu, neskaitot kasti, jo kasti sametināja saimnieks pats un vāku arī viņš pats taisīs. Tātad materiāli maksāja 840 eiro un 40 stundas mans darbs, lai to visu sataisītu. Pēc tam 40 stundām es izrāvu ārā veco akumulatoru, kas te bija tādā mazākā kastē un bija svina akumulators. Izgriezu lielāku caurumu, sataisīju visas tās iekšas šim te akumulatoram ar 8 klucīšiem, visus kabeļus sataisīju un veselu dienu vienoju klāt apakaļ tos kabeļus, kas nāca no kempera. Var redzēt, te interesanti, grīda būs plika un gluda, nekādi kabeļi šeit nav, bet kabeļi vienojas klātam akumulatoram no apakšpuses. Nu, tas tā kā gan labi, gan slikti. Slikti varbūt tas, ka tur mitrums un tā tālāk, bet labi tas, ka netrausies bagažniekā. Nu, ko vēl var pateikt? Tātad te ir tas JK BMS. Ļoti interesants, kurš var strādāt ar 3 veidu akumulatoriem ar litija-dzelzs fosfāta, litija jonu un litija titanāta. Nu, te dabiski jāpārslēdzās uz litija-dzelzs fosfāta. Viņam var pieslēgt smuku krāsainu ekrāniņu, nu šeit ekrāniņa nav. Maksimālā strāva viņam ir 300 ampēri, īslaicīgi līdz 500 ampēriem. Maksāja tas BMS kaut kur ap 100 eiro. Nu, tagad viņu uzlādēšu pilnu un rīt atdošu kempera saimniekam. Un rītā ķeršos pie nākošā kempera. Nu, pagaidām, čau, čau.